Tu vakarā ar saules lēktu, no sava miera topi dzīts, prāts tevi mudina, lai bēgtu, bet mudinājums nepalīdz, jo debesīs kvēl asins zīmes, un aicinājums nenorimts. Viens mirklis grib, lai viņš ir dzimis, un viņam būs caur tevi dzimt. Par burvjiem un prinčiem būt vēlējušies. Uz zemes, kas pilna ar kapiem un mīnām, mēs iznācam toreiz lupatu čībās, ar lupatu zaķiešiem spēlējušies. Un zemē iebrauktos vasarājos mēs meklējam faktus, ka reiz bijām bērni. Un krāsmatu skursteņos šņukstēja dzīve, vai puisīt ar tevis nesarājos. Es nezinu, vai tā ir diena vai gads, bet manī ir palicis nomiris laiks. Tas ir šis, kad ap manu bērnību bija apkritis pelēku lapu, pelēks lapkritis. Māksla, laikam, nedrīkst palikt konservatīva, jo savādāk tā ir beigas. Konservatīva māksla, tā jau vairs nav, ja viņa nav dzīva. Ir kaut kāds saturs, kurš nemainās. Ir. Stingzinošās dzels krūtis aizmirsīs kā baro bērnu. Madonna, es pielūdzu tevi tik stipri, ka nesaukšu to savu lūgšanu ne tevi vārdā. Vai viņš bija tik liels kā Galilejs? Nē, kaut arī viņu cepa. Tikai kurš pats ir cepts, saprot, kā svilst tava doma uz melu un niecības pannas. Vai viņš bija tik liels kā Giordano Bruno? Nē,
Kaut arī mūsu laikmeta inkvizīcija dedzināja sārta 100 000 Einsteinu. Vai viņš bija tik liels kā zvaigzne? Nē, kaut arī mīlēja to kā zvaigzne. Kad uz fotogrāfijas Einsteins man spēlē, es dzirdu raķetes pērkonu, es redzu cilvēku raķetē, es redzu cilvēku ceļā uz jaunu kosmosu. Einsteinā ir starpbrīdis. Cilvēki, sasauksim preses konferenci. Būtu ļoti labi, ja uz to atnāktu cilvēces saprāts. Cilvēces saprāt, ko jūs tik svarīgu darāt, ja jūsu ugunsdzēsī atbrauc stundu pēc ugunsgrēka? Ja jūsu tonis tik zems, ka visu nav iespējams redzēt, tad ņemiet gadsimtu kaulus, pelnus un asinis. Jāredz, ka tēmē uz Lorku. Jāredz, ka piesien Bruno. Jāredz, ka indē Mocartu. Pasaules saprāt, kas ir jūsu balsi. Ar ultraskaņu mēs jau urbjam metālu. Tad kas ir jūsu balss skaņu? Saprāt. Jūsu balss atkal sāk pieklust, un tas ir vienmēr pirms nelaimes. Dzīvoja reiz 3 dēli. Tie 2 augstums un garums, bet 3 platums. 2 gudrie, bet 3 geogrāfiskais ceļa, dzīvokļa, mēteļa, mutes. Platumi ir bez jēgas. Skaitlīts saprāts tumst. Bet ir viens galvenais. Dvēseles spārnu platums. Vai tas sniedzas no tavām sāpēm līdz manām? Vai tas, kā stārķis bērnu, var aiznest tev manu prieku pāri draudošās ikdienas okeānam? Vai tas spēj riņķot nevis kā maitulija, kā eņģelis pāri cilvēku dzimšanām un pār cilvēku pakāršanām? Bezmiega naktīs es to jautāju platumam, manam. Un nu pat man pateica, ka esot arī 4. dimensija.